Visu laiku bija gribējis pasūtīt šitos te, tajos ķīniešos. Uz stiprinājumus, tagad beidzot saņēmos, nezinu, kaut kā pāris eiro maksāja. Jo skaties, Latvijā viņi bija dārgāk. Un te iekšā ir te un tad. Te viss tā kā tie varianti ir. Viss kāds vajag, kas tur. Visādi izmēri. Un es vienkārši kaut ko taisīju, tur te vajag ņēmu nost to bagāžnieku, man kaut kāda izkrīt, pazūd, salūz. Šitie te laikam. Tam bagāžniekam, tur tam plastmasam. Nolūz nost un tad šeit ieliek jaunu un tā, te viss visādi. Šitie te skrūvītēm un visādi kāds vajag. Lielāk, mazāk. Tā, tagad varēs kādreiz nebaidīties tik ļoti salauzt. Atstāšu paciņu. Es nezinu, jāpašās, cik viņš maksāja. Man liekas, bija kaut kad 3 eiro vai kaut kas tāds varēja būt. 3. Dārgāk es nebūtu droši vien pircis, tā visa sūtīšana pavelti. Tā, nu jauna dienas, ēdienas rīta. Man visu nakti neliek mierā tas ātrumkloķis, kas stingri slēdzās. Un es te parādīšu, ka es te sāku darīties, pamodos iedzeru kafijas vai skrēju šurp. Reku tad, kad es pirku, tad tur jau ir rakstīts, ka tas cietais ātrumkloķis. Nu, reku tur ir tāds jau ir, nu, tā kā apskrubināts, un es viņam prasu, es viņam saku, tur jau kāds ir cīnījies ar to ātrumkloķi. Viņš saka, jā, kad ķipa domāju, ka varbūt trosīti beigta, bet trosīti neesot beigta. Jo tad es pieļauju, ka tā trosītī noņemt nost, un kad tās ir kaut ko kustināt, un viņi nevar pakustināt, tad es viņai kaut kādu laiku pūtu virsū to pretrūsu, to sūdu. Un tā, bet nu nekas nemainījās. Tagad es viņu noņēmu nost, šito te beidzot norāvu nost, ir diezgan stingri nāk, bet noņemt var. Un viss tās viegli kustās ar rokām var slēgāt, un arī tur ir tajā 3. un pazeminātajos var ielikt, bet tā kloķi nevar ielikt, viņš ritīgi stingri no pārkinga nāk ārā. Un tas nozīmē, ka tā trosīta beigta. Vēl ir prikals tur tālāk. Es tagad nevaru redzēt, varbūt, nu, tur var redzēt. Kaut kas ir saskrubināts ar to trosīti. Kaut kas tur ir darīt. Jāskatās. Varbūt tā nav trosīta, tas ir kaut kas blakus trosītē vai kas. Bet, nu jā, pusi no uzvaras ir tā, ka kārvā tā problēma nav. Tagad es mēģināšu izjaukt ārā tur priekšā pie tās stūras kolonas. Noņemšu tur trosīti, nost, paskatīšos, vai tas kloķis kustās brīvi bez trosītes. Tad vai nu ir beigts tā trosīte, vai nu ir beigts tas kloķa mehānismā kaut kas. Es gan viņi bija atļautas no apakšu un bišķi ņeļļoja, bet iespējams kaut kas tur cits, tā kā, nu, garuši kā ārbārā nebūs jāļaut. Tā, nu es te atļauts vaļā te, kad te nāk tas ātrumkloķis un viņam te trosīte, montējās virsū noņēma nost, un, protams, tas ātrumkloķa mehānisms viegli viss staigā, un arī kārvā viss staigā viegli. Tā kā beigti tā tross, ko tas čalis no kājas pirka teica, ka meistars skaties, teica, ka ne, ka tross ir normāli. Visticamāk, tā meistaram vienkārši negribējās pisties ar to mašīnu. Viņš zināja, ja viņš to tross mainīs, tad viņam pēc tam būs jāmetina tie sliekšņi, ko viņš gribēja vienkārši tikt vaļā no tā klienta un viss. Tā kā jāsūt trosīties, atrat kaut kā. Pārvad starp 23 eiro lietot. Cerams, ka tas darbojās. Tā kā man tagad jauns frikals, kad vakarā aizbrauc te var nopeldēties un ko. Nā, pirms tam tā bija, kad tā kā tikko iedarbina, tad viņš tā kā daži cilindri strādā, daži nē, tāds. Tā kā viņš pagāzē, tad aiziet, tad visu laiku pēc tam iet. Tad es tur meklēju, kad vēl vienam kaut kādām Amerikā tur tā bija, tad viņam tur svečodos laikam problēma bija, bet es skatos, tie jauni salikti, kāds ir mainījis. Tas atbrauc mājās un sāk kaut ko rakāties, kaut ko tu pakusināt tos svečodas, ko. Jo atbrauc mājās un arī bija tā. Un ķipā tā kā uzgāzēji, nu te no motora telpas. Un tāds jocīgs kaut tā kā klikšs kaut kāds tāds, nu višķi vai kas. Nu pastīšos eļļi, izvalk ārā to čupnu, es pirms tam biju skaties, ka es pirku. Bija normāls līmenis. Ārā nekur netek. Tagad izvalk ārā šito te. Tad nolikt. Maš tagad būs. Izvalk ārā. Tagad viņš vairāk izstās. Bet nu, karoči, viņi tur nav tā eļļa. Es noslaucīs nost. Ja tā viena roka nevar. Noslaucīs spīdīgi visu. Ielikt priekšā. Cik te būs? Nu, cik te viņi te ir? Pats galiņš tikai. Nu, tā eļļas lampa vēl nedeg. Jo. Es arī te atskrūvēju vaļā.
Es sākumā teātris kaut kā skatos. Što ir tā kā baigs auss kaut kāds. Tāds. Nezinu. Man te tagad kaut kāds eļļas ir jāskatīsies, ko uzliet. Jāskatās, ko man te ieliet, kas man vispār ir. Ja kaut kāda ir 5,30. Tad man vēl kaut kāds ir arī 5,30. Es nezinu, kāda tur ir. Gan jau, ka 3 no negribas lien. 5,40 nerad. Ieliet tam diezgan daudz īstenībā arī. Un kas ir šitā? Tā ir 10,40. Es domāju, pēc papīriem tur bija laikam 5. Mēģinās liet šito te 5,40. Nu nezinu, laikam bišķi pastāv. Es nezinu, ko tur gaidīt, kas tur stāvēs. Tur tik daudz nevar notecēt kaut kā zemē. Un domāju, nu vispār nekas arī netak ārā. Es taču braucu iekšā darbnīcā. Kā metināja, tad betona grīdas ir uzreiz tīrs, būtu redzams, ka tā kā ārā. Ja iztecēt var tik litri. Tā kā es pirku, tad es tieši viņam teicu sākumā, jo nedarbina iekšā. Izvilku šķupu bija normāli. Bija līmenis, viss šķidrums pārbaudīja. Tik jau dēļ pazust, nekā dūmi var nenāk ārā. Nu, prikls ir tas pats, kas man Chrysleram bija tam, nevis Voyageram, Sebringam. Ja spiediena lampiņas tak nav. Jābūt ir te blākām pie check engine, tās ir apakšā. Ieslēdz, tur nekā nav. Viņam neiedegās. Tā kā viņi kaut kādu iemeslu dēļ ir izņemti ārā. Redzēs, kāds tas iemesls ir. Pabrauks un tā redzēs. Tā kā, nezinu, var mēģināt dabūt to mērāmu un manuāli pamērīt to eļas spiedienu, ko viņš saka. Jo kabrioletam viņš mirgo, arī, nezinu. Iet jau daudz gadus. Kā jāskatās. Tagad eļļi pielēja, skatīsies, kā būs, redzēs, cik ilgi var nobraukt. Jo reku, ja tas spiediens nebūtu vispār eļļa, tad jau viņas nebūtu apstājusies tā mašīna. Man vispār ar Chrysleriem to eļļas spiedienu tā, ka man kabrioletam bija tā lampiņa izņemta, kur es pēc tam ieliku un izrādījās, ka viņi, siltam motoram, ka ilgāk sastrēgumā stāv, tas sāk tā raustīties, mirgot. Brīvgaitā. Tad ir pirmo Voyageru, ko es nopirku kaut kāds gadus apakaļ 2,4 benzīnu. Es viņu no rumbulā samainīju pret Renault dīzeli, kas vēl bija galīgi slikts bija, bet es paņēmu benzīnieku, to vismaz varēju sataisīt. Un es aizbraucu viņu uz CSDD, tā kā, tos pasis tur izņemt, visus tos papīrus sakārtot, atnāk no CSDD ārā, šķiļ iekšā un eļas lampiņu deg uzreiz. Un toreiz es arī kaut kā, es turpināju viņu braukt, aizbraucu līdz ādažiem, tur kaut kādā servisā tur prasīt, lai var pamērīt to spiedienu. Manuāli viņam nebija tas mērāmais. Viņš jau teica, nebūtu spiediens, viņš jau sen būtu beigts, un tad tā vienkārši nomainīja pēc tam to devēju, un tad viss tur gāja. Vai es lasījis esmu par Chrysleriem, ka nevarot likt tos neoriģinālos, ka tie, tāpatās, gļuči un neiet. Bet, te es nezinu, cik ir sakars ar to eļļas līmeni, un cik ir sakars ar to spiedienu lampiņu. Tagad ielēju līmeni un vienkārši braukšu un skatīšos. Es 300 km tikai nobraukt ir, vai 2 litri var pazust pat 300 km kādiem dūmiem, tad tur jānāk būt ārā. Tā kā nezinu, ja nekas netak. Skatīsies, kaut kāda mistika, bija šī mistika. Braukšu un skatīšos, cik viņa ātri zūd. Vakarā atsūtīja kurjeris, ka šodien būs tā autruma pārslēdzēt roscīti. Tā baigi forši, varēs nomainīt. No rīta vēd bērns uz skolu, iedarbina mašīnu, rīti grūti liekas, no tā vārkiņa nevar izņemt. Viņās iebaks draivā, aiziet, jo tā palika viņa grūtāk katru dienu. Aiziet ielikt draivā, grib taisīt ciet vārds, nevar izņemt ārā, tā arī atbrauc līdz darbam, no draiva neizņemot. Tagad izņēma ārā to trosīti, un tagad jau ir piegādāt, man tagad kaut kā drātu uztaisīšu, lai no salona var pārslēgt ātrums, un jāizpat uz mājām pakaļ trosītei un jāsamontē kopā. Bet tā es nezinu, es te skatos viņu. Tā, tāda baigi tāda redzama defekti, kā nav no ārpuses nekur. Izpatās buksītes normāls tāda, bet kaut kur viņi iekšā ķerās. Viņi tāda, ka viņi vispār nevar rokām pakustināt. Tāda it kā vienkārši tā visu uzbūve, bet kaut kur te kaut kas ir noticis. Te viņām visām ir apkārt tāds milzīgs, tāds aplipināts vienmēr. Visām arī tām lietotajām. Nezinu, es tiek noplēst nos, nezinu, priekš kā viņš tur domāts, varbūt tur kaut kāds karstums vai kas. Tā kā tā, te kaut kas.
Nē, tur apakšā nekā nav. Tā, no ārpuses nekāda defekta nav viņai. Bet vienkārši neiet. Labi. Tā kā šitā jāmet ārā, jāgaida jaunu. Tā kā varbūt jau būs normāls braucamais vakarā, ka varēs ielikt normālā ātrumā. Labi, aiziet pusdienās tagad. Tā, nu reku paciņa manējā ir trosīt. Attaisīšu, cerams, ka ir tā kā vajag. Es ir tagad atbrauca mašīna. Uztaisīju sev tad reku tādu drāti. Vajag šitās ir paraut un tad ielikt draivā. Bet nu tā drāts bišķi ir pa mīkst, uz priekšu nevar. Tu var tikai no pārkinga tad ielikt draivā, bet apakaļ nevar. Apakaļ gājienā. Tad tikai jāslapē nost ar kapotu. Vai tā. Rausa drāti iekšā draivā un brauks mainīt trosīt. Cerams, ka uz dienas otro pusi būs jau sataisīt vēl vienu lietiņu. Reku te tā jaunā trosīt. Viss tāds pats ir. Tā jaunā viņa. Kur tur ir tā? Tā jaunā nav nogal. Viņa kustās, viņa ir pakustināta. Normāli iekšā ar šitā te. To veco vispār nevar. To ir viegli kustās, tā kā jālā. Šitāds te tur. Es nezinu, kas tas tāds ir un kāpēc viņa visiem tāda apķēma pināta ir. Visās ļūdos tāda. Tā kā jāatlikt virsū. Un te viss salika jau vienīgi. Man tagad tā trosīt šitā tāda līkuma, ja. Man liekas, pirms tam tā nebija, bet, es noliku blakus vienā tā garumā. Attālums starp tiem galiem arī nav mainījušies. Tāda, ja laikam te jābūt. Tā nav traka nekāda. Es likās, ka taisnāk jābūt. Vai tā, bet tagad tā, ar vienu pirkstiņu var pārslēgt viss ātrums un arī to trešo var ielikt un to, kas ir pavisam to L2 var uzslēgt arī. Tā, cita lieta. Tā, viss tagad ideāli. Pirms tam bija tā, ka tas kloģis bija tā kā spēku riktīgi jārauj uz leju un no rīta es viņu tā ierauj tajā draivā kaut kā, gluži nokrakšķēt, tur palika. Tagad viss ar vienu pirkstiņu viss var izdarīt, viss pārslēgt, viss ātrums. Un tā kā šis remonts, kas bija, tas bija laikam tas otrais, kas bija tajā sludinājumā, kāda efekts, ka es pirku. Viens bija, ka ir rūsas liekšņos, to es sataisīju. Tas man izmaksāja kāds 20 eiro par tiem pūšamajiem bleķi man bija pāries darbs. Un tad vēl viens tas defekts bija, kad slikti slēdzās tas ātrumpārslēdzējs. Tas man izmaksāja remonts arī kaut 20 eiro sūtīšana bija tā trosīt no Lietuvas un darbs kāds 30, varbūt 40 minūtes. Tas arī sataisīts tagad. Jā, tā kā vēl mazāk paliek visādas. Bet vien vairāk sāk kaitināt tas sīcošais ūdeni, tas sīcošais stūrpastiprinātais ūkens. Tikai es par to jau sāku domāt, ka varbūt kaut ko pamainīt. Jauns padārgs ir, it kā. Tā, nosacīt jau padārgs, 100 eiro vajag dārgi nav. Bet es skatījos Rokauto, ir kaut kāds restaurētais. Vislētākais ir $24 laikam. Es vien nepaskatījos, cik tur ir shipping klāt un, ka beigās nesanāk lētāk tāpatās nopirkt. Bet ja tur piemet vēl kaut kāds detaļas, nezinu. Citreiz tur ir no Amerikas atsūtīt, tad kaudzīt detaļām sanāk lētāk nekā tev uz vietas viņas pirkt. Ir sevišķi, ja tās ir kaut kādas tādas no amerikāņu detaļas. Kaut kādas, ko te nevar dabūt. Autometro pieņemsim, tur kaut kāda buks maksā 40 eiro un tajā Rokauto tu viņu var nopirkt, pieņemsim, pa $4,99 un atsūtīt un nomaksāt shipping, nomaksāt muitu un vienalga tas viss sanāk lētāk. Tā kā, tā, atkal kaut kas ir attaisīts, visu laiku, katru dienu kaut kas ir jauns attaisīts. Tagad eļļā nomaina, tagad pasūtīšu motoru eļļā nomaina. Līdz kādu laiciņu pabraukāju, tā nezūd laikam. Laikam vienkārši viņi tur nebija pirms tam. Nomainīšu to motoru eļļu filtrs un te jau ķersies tur tās visas, kas ir metināšanas, kad palika arciņas un tādas.